Drošākajam kazino Latvijā PAFBet LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 10% cashback katru nedēļu un ziba izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc PAFBet LV. Esiet sveicināti, amerikāņu futbola draugi. 100 yardu ar PAFBet 5. sezona jūsu ekrānos. Es Jānis Stašuls un Niks Gaigalietis. Sveiks, Nik! Kā jau jūs redzat, diemžēl Niks šodien mums nepievienosies. Dažādas veselības problēmas, pie kurām es apsolu, ka es neesmu bijis vainīgs. Bet Niks nākamnedēļ pie mums pievienosies, kā jau visi futbola fans. Tā kā sveicam, jaunā sezona jau ir sākusies, 2 nedēļas ir aizvadītas. Kas par 2 nedēļām? Es pilnīgi jūtu tādu pārmaiņu laiku NFL. Dažas komandas, kurām nebūtu jābūt augšgalā, ir augšgalā. Dažas komandas, kuras bija cerēts, ka sezona sāks veiksmīgāk, ir tabulas lejasdaļā. Tā kā par to visu turpmāk un arī šodien runāsim jaunajā sezonā. Ķeramies uzreiz vērsim pie ragiem. Par ko runāt sākumā? Pirmssezona sākās ar diezgan skaļiem darījumiem, bet tieši par draftu, kurš bija ļoti labs quarterbacku drafts, īpaši neviens nerunā. Un kāpēc? Jo pirmais, kas notika starpsezonā, Ārons Rodžers, Packers leģenda, mēs viņu varam salīdzināt ar Tomu Breidiju, cik daudz sezonas viņš ir aizvadījis Green Bay komandā. Tomēr maina komandas un nokļūst New York Jets komandā. Mazliet ironiski, jo iepriekšējais Packers quarterbacks tieši no Packers aizgāja uz Jets, pēc tam uz Vikingiem un tad beidza karjeru. Un šeit šis deja vu sāk mazliet atkārtoties, jo diezgan daudzas nianses tieši Āronam Rodžersam ir līdzīgs ar Bretu Favru, tā kā paskatīsimies, kā viņam ies tālāk. Nu, lūk, un kas notiek, kad Ārons Rodžers pievienojas tavai komandai? Visi fani, protams, sajūsmā lauž krēslus, treneris ir ļoti sapriecājies, komanda ir uzvilkusies pamatīgi, bet kā tas viss beidzās, es domāju, mēs visi labi zinām. Ārons Rodžers ne tikai nenospēlē spēli, viņš nenospēlē pat pāris uzbrukumus. Un šis ir 3. uzbrukums spēles laikā, kur viņš tiek nogāzts zemē un beigās izrādās, ka ir plīsus viņa ahilei cīpsla. Un tas nozīmē, vismaz izlaist regulāro sezonu. Viņš pats sola, ka varētu atgriezties uz playoffiem, ja komanda tajos tiks, bet skatoties, kā komanda spēlē pašlaik, droši vien daudzi tam netic. Ļoti daudz emociju un ļoti daudz tādu negāciju nāk arī pār vispār organizāciju, kad tagad sanāk ir iztērētas diezgan daudz draftu piki aizmainīt un tā tālāk, bet īsti neviens par to vainīgs nav. Taču paceļās tāds jautājums par mākslīgajiem segumiem, kurš Ņujorkā pašlaik ir palicis vienīgajai komandai. Tātad 2 komandas spēlē uz mākslīgā seguma, jo uz mākslīgā seguma izrādās visvairāk traumu gūst komandas. Pārējie spēlē uz zāles, bet šīs vēl ir uz mākslīgā. Un tā kā iespējams, ka drīz arī šeit Ņujorkā beidzot uzaudzēs kādu zāli, aplaistīs viņu, lai komandām un spēlētājiem ir mazliet drošāk spēlēt. Nākamais, kas notiek starpsezonā, tāds mazliet dīvains darījums. Dereks Kārs aiziet uz New Orleans Saints. Tas viss ir saprotams. Viņš daudz sezonas pavadīja Raiders komandā. Raiders šajā sezonā bija tāda kā gatekeeper. Turpat pie playoff zonas, tad iekšā, tad ārā, bet, godīgi sakot, neviens viņiem īpaši neticēja. Un kas nāk Dereka Kāra vietā Raiders komandā, tas ir Jimmys Garoppolo. Es gribu parādīt, kā izskatās Jimmy Garoppolo maiņa pret Dereku Kāru. Tas izskatās apmēram šāds, atvainojos, mazliet piecelšu. Tas būtu kā samainīt krekliņu manējo, kas ir mani virsū, uz šādu. Šis darījums notiek pilnīgi ne uz augšu, ne uz leju, vienkārši uz sāniem. Tāds pats quarterbacks pilnīgi, es pat teiktu, varētu viņš būt mazliet sliktāks, bet spēles stils un viss ir pilnīgi tāds pats kā Derekam Kāram. Komandas fani īpaši nesaprot šo darījumu, jo tomēr draftā bija vairāki quarterbacki, ko izvēlēties. Bija vēl iespējas noslēgt līgumus ar dažiem brīvajiem aģentiem, quarterbackiem, bet izvēlās šādu soli. Labi priekš komandām, labi priekš spēlētājiem, taču fani mazliet nesaprot šo. Tāpēc skatīsimies, kā Raiders ies tālāk, jo pašlaik viņiem īpaši tas nav atmaksājies. Ejam tālāk, paskatīsimies dažus notikumus no iepriekšējām nedēļām. Šeit mēs redzam komandas, kuras joprojām ir neuzvarētas pēc 2 nedēļām. NFL nevis diezgan bieži, bet ļoti ātri komandas dabū pirmo zāģi 0 vietā un izkrīt no šī saraksta. Šeit pēc 2 nedēļām mēs redzam dažas komandas, kā lielāko pārsteigumu noteikti var minēt Vašingtonu. Vašingtona ir pārspējusi, manuprāt, pati sevi, jo īpaši iepriekšējā nedēļā un joprojām ir 2-0 viņiem.
Un arī Ņūerlāna īpaši negaidot, bet kalendārs mazliet viņiem palīdzēja, bet arī joprojām ir neuzvarēto spēļu sarakstā, neuzvarēto komandu sarakstā, un tālāk jau mēs redzam arī dažas lielas dūšas komandas. Tā kā skatīsimies, kā viņiem visiem ies. Un ja mēs atskatāmies uz otrās nedēļas rezultātiem, tad es esmu vienīgais, kuram likās, ka kardināls spēle pret New York Giants būs vienkārši neskatāma, pat highlightus varēs ātri pārskatīt pāri, bet tā izrādās bija nedēļas, var teikt, interesantākā spēle. Atspēlēšanās no 20 punktu deficīta un pilnīgs komandas sabrukums otrajā puslaikā. Tas ir tas, ko var redzēt šajā spēlē, ja neesat noskatījušies, kā jāsaglabā raksturs un jāiet uz priekšu jebkurā situācijā, noskatoties šo spēli. Aizsardzību cīņa Chiefs pret Jaguāriem 17-9. Šādu rezultātu droši vien daudz negaidīja. Vairāk bija doma uz 20 vismaz punktiem abu komandu reiķinā, bet arī aizsardzības dažreiz atnāk tad, kad to vismazāk gaida un rezultāts ir lielisks. Pārējie rezultāti ir pārsteigumi, ir jaunumi. Tas, kas laikam nekad nemainīsies, ka Lāča komanda būs nožēlojama. Es nevaru. Cik daudz cerību šajā starpsezonā mums iedeva ģenerāla menedžeris, treneris, arī pats Justins Fields, quarterbacks, izteicās, ka beidzot viss būs. Mēs redzam tos pašus lāčus, tos pašus zaudējumus, tās pašas kļūdas. Viss ir slikti. Un pat jau sākās runas tikko, ka Justins Fields sastrīdējies ar treneriem, vēl vainu uz treneriem. Treneri atkal tam nepiekrīt, protams, un tam visam pa virsmu ir aizsardzības koordinātori, kurš starp citu nezināja, ka Lāčiem ir aizsardzības koordinātors, ņemot vērā viņu spēli. Ka Federālais drošības birojs ir ielauzies viņa mājā, apsūdzības kaut kādas varbūt tiek izvirzītas, vai tās ir baumas vai nē, to mēs nezinām, bet aizsardzības koordinators ir aizgājis prom no amata ļoti steidzamā kārtā, tāpēc kaut kas tur notiek. Mazliet interesanta statistika par Monday Night Football, tātad spēlēm, kas notiek pirmdienas naktī. Pēdējās 3 spēles, kuras ir notikušas, ņemot vērā arī iepriekšējā sezonu, ir ar diezgan bēdīgu iznākumu. Pirmkārt, pagājušajā gadā pēdējā nedēļā Damārs Hamlins gandrīz aiziet no šīs pasaules. Atceramies, tur bija ļoti liels stāsts par viņu. Spēlētājiem apstājās sirds, bet tomēr beigās viss ir labi. Viņš pat ir atgriezies Bills sastāvā un arī iziet spēlēs. Tad šo sezonu pirmā nedēļa arī iesākās ar diezgan lielu blīkšķi, kā mēs tikko runājām. Ārons Rodžers saplēš Ahilei, un tas arī notiek tieši Monday Night Footballā. Un šonedēļ pēdējais, kas notika, Clevelandas līderis, komandas dvēsele, uzbrukuma dvēsele, Niks Čabs gūst tādu traumu, kuras tiešām nevēlos parādīt ekrānā. Vienkārši drausmīga ceļgala trauma. Celim ir jākustās uz priekšu, uz atpakaļ, nevis uz sāniem. Tāpēc ir diezgan briesmīgi. Šo sezonu skaidrs, ka viņš neatgriezīsies. Cerams, ka viņš atgriezīsies, būs tādā pašā formā, jo bez viņa tā komanda mazliet tiešām zaudējas to dvēseli. Lūk, un tagad priekšā ir 4. Monday Night Football, kur jāsaka, kā ir. Komandas tiksies Super Bowl atkārtojums pirms 2 gadiem Bengals pret Rams, un jūs labi zinat, kas ir Rams komandas aizsardzības sastāvā. Tas ir Ārons Donalds, 130 kg smags bodybuilderis, sasākais spēlētājs NFL, un kad viņš tiek pie spēlētāja, tur var būt visādi. Tāpēc mazliet uztraukums es pieņemu, ka ir šīm komandām par to, kas notiek. Bet kopumā 2 nedēļas ir aizvadītas, rezultāti ir bijuši gan pārsteigumu pilni, gan arī nē, un ir parādījušies jauni favorīti, kuri iepriekš varbūt par sevi nebija devuši zināt, taču nevaram noliekt, ka sezona ir sākusies kā parasti ar blīkšķi, un viss notiks diezgan ātri un veiksmīgi. Ejot tālāk, mēs varam paskatīties tādu interesantu statistiku par quarterbackiem. Šī statistika rāda to, cik daudz laika ir quarterbackam izmest bumbu un cik daudz jārdus pa gaisu viņš ir guvis šajā brīdī. Un mēs redzam, šis saraksts ir plus mīnus, tur visi quarterbacki mētājs, bet paskatāmies, kur atrodas Tua Tagovailoa. Viņš atrodas vis tālāk sarakstā, kuriem ir vismazāk laika mest bumbu, bet vis tālāk aizmestais. Un lūk, tas ir rezultāts, kad komanda tiek nokomplektēta atbilstoši quarterbacka stiprajām pusēm. Mazliet paskaidrošu to Tagovailoa koledžas komandā, kad viņš spēlē, viņam bija ieroči tādi kā ātrākie spēlētāji komandā, kuri ātri izskrēja uz priekšu, wide receiveri bija raķetes un viss lidoja. Atnākot uz Miami, komandas struktūra bija mazliet savādāka, un viņiem nebija šīs stiprās puses, kas atbilst to stiprajām pusēm. Līdz ar to viņš sezonas nemaz nesāka kā pamatsastāvā, viņš iznāca uz maiņām, tad viņu ielika pamatsastāvā, tad atkal izņēma. Viņš izstājās pēc tāda vidusmēra quarterbacka. Bet tagad komanda ir draftējusi Jēlenu Vadlu, kurš ir vienkārši dragreisa mašīna. Tyreeks Hills ir ātrākā dragreisa mašīna NFL. Respektīvi, komandas doma ir rekonstruēt to,
quarterbacks stiprās puses no koledžas un pārnest tās uz Nacionālo futbola līgu. Un lūk, viss ir izdevies tieši tā kā vajag, un komanda izskatās vienkārši izcili. Viena no maniem favorītiem AFC divīzijā pavisam noteikti komandas spēles ir ļoti skatāmas, tās ir ātras, dinamiskas, un viņi ilgi neuzbruk, viņi ir pāris piespēles un pie touchdown zonas, un noteikti šī statistika liecina par to, ka tas arī varētu notikt. Un vēl mēs nevaram neparunāt par draftu. Kā jau teicu, bija diezgan daudz quarterbacki, kuri tika draftēti. CJ Strauds, Antonijs Richardsons spēlē Coltos tagad. Un, NFL tā drafta struktūra ir tāda vēl palikusi, ka, ja tu esi labs spēlētājs un tiks izvēlēts kā viens no pirmais, tad, diemžēl, nonāks švakā komandā. Protams, ar nosacījumu, ja šī drafta maiņa nav notikusi. Lūk, tad Bižāns Robinsons, viens no top quarterbackiem, kurš ir nācis ne tikai šo sezonu, bet vispār pēdējā laikā bija ļoti, ļoti sahaipots, spēlē Atlantas komandā. Un, godīgi sakot, es parādīšu video, ar ko viņš ir populārs no koledžas laikiem. Nevis ar kādu labu spēli vai labu, protams, viņš bija superzvaigzne arī tur, bet šī trauma, tagad gan bērni lūdzu neskatieties, jo šādi nav jānotiek. Šis ir tas, kas ar viņu notika koledžas spēlē. Šeit mēs redzam, kā viņš lido gaisā un vienkārši saplēš savu muguru. Jebkurš ārsts, jebkurš skatoties šo, pat vienkārši nav pat jābūt ārstam, liekas, kā var pēc šādas traumas labi, ka pastaigāt, kur nu vēl spēlēt futbolu, un tur bija ļoti dramatisks atsauksmes, bet beigās izrādās, nē, viņš tikai bija smagi sastiepis muguru, viņš ir atpakaļ ierindā, un ko dara tagad Bižāns Robinsons, tas ir vienkārši māna visus pēc kārtas, viņš ir viens no labākajiem skrējējiem NFL. Šeit apsēdina vienu pakers aizsargu, apsēdina otru pakers aizsargu un aizskrien cik vien var. Ja? Viņš ir fenomenāls. Es noteikti iesaku jums paskatīties Atlantas spēles. Atlanta ir atradusi atkal savu elpu un pēc dažu sezonu pagrimumu pēc Superbola sasniegšanas komanda beidzot sāk atrast savu nākošo identitāti un būtu palikt interesanti gan skatītājiem, gan arī pašai sev visticamāk. Tā kā Atlantas Falcons spēle. Noteikti tas, ko jums jāredz. Un vēl mēs nevaram neparunāt par to, kā jau mēs Niku esam teikuši, ka dažreiz kāda cita cilvēka neveiksme ir cita cilvēka iespēja. Lūk, Coopers Cups, kurš ir Los Angeles Rams, labākais wide receivers ar atliktiem galiem un arī visas līgas viens no labākajiem wide receiveriem. Pagaidām vēl nav sezona iesācis traumas dēļ. 2 spēles aizvadītas, viņš nav iznācis. Ko laiž laukumā Los Angeles Rams komanda, kurai neviens baigi neticēja šo sezonu. Viņi laiž augšā dažus jaunos spēlētājus, dažus veterānus, bet par viens, ko es gribu parunāt, kā viņu sauc, Puka Nakua, kurš ir 5. ja nemaldos šī gada drafta 5. kārtas izvēle. Viņš ir vienkārši fenomenāls, viņš jau ir līderis ne tikai komanda, bet visā NFL līgā, laikam 2. vietā pēc gūtajiem jardiem. Viņš mazliet atgādina arī Cooperu Cupu, tikai viņš ir atlētiskāks un fiziskāks, un viņš ir sasniedzis jau jaunu rekordu par to, cik jardus gūst spēlētājs wide receivers, kurš ir ienācis tikko līgā, tātad 1. gadā. Viņam ir 15 noķertas piespēles, 147, ja nemaldos, jardi pēdējā spēlē. Viņš jau ir uzstādījis šo te rekordu. Un arī Los Angeles Rams komanda, godīgi sakot, ir neliels tāds patīkamais pārsteigums. Viņus norakstīja visi, ka īsti nekas tur nav. Arizonu norakstīja, bet šīs komandas cīnās un nekad pierāda to, ka jebkurā svētdienā jebkas var notikt. Un tagad arī diezgan uzvarāma spēle nākošai pret Bengāls komandu. Un tas viss varētu arī viņiem atspēlēties labā rezultātā. Kopumā ir skatāms futbols un komandu sastāvi ir. Es neteikšu, ka ir notikuši ļoti, ļoti daudz lielas maiņas šo sezonu, bet līdz ar to sastāvi ir palikuši. Green Bay's komanda man nīstākie konkurenti mūsu pirmajā nedēļā vienkārši samazgāja lupatās un parādījās arī bildes, kā Ārons Rodžers nodod atslēgas Jordanam Lovam, kā jauniem Chicago īpašniekam. Tā ir liela problēma vispār Čikāgā kā tādā, laikam spēlēt futbolu. Esmu izvēlējies pamatīgi neīsto komandu, pie kā fanot, lai neteiktu vairāk. Bet, ejot tālāk, nevaram neaplūkot, protams, arī likmes uz nākamo nedēļu. Un dažas no spēlēm, kas man ļoti patīk un ko es noteikti izvēlētos, ir šeit Detroits Lions uzvara pār Atlantas Falcons. Šeit es pat varētu izvēlēties arī koeficientu, jo Detroita šodien vispār pēdējās 2 sezonas ir tīri fantastiska uzbrukuma komanda. Viņi var samest pat 40 punktus un
viens no augstākajiem rezultātiem viņiem bija pagājušajā gadā gūto punktu ziņā, tāpēc pret Atlantu, kur vairāk ir tagad skriešanas komanda, kā mēs tikko izrunājām, un viņi to rezultātu mēģinās turēt tomēr zemāku, to spēles tempu turēt zemāku. Viņi var netikt līdzi Lions komandai, kuri starp citu spēlēs mājās, tāpēc es nevarētu neizvēlēties šo koeficientu un nelikt uz viņiem kādu likmi. Nākamais, kas man ļoti iepatikās, Miami Dolphins. Jā, 6,5 punktus mēs varam uzdāvināt pretiniekiem Denveras komandai, bet Denver ir viens no traģiskākajiem stāstiem, manuprāt, pēdējo 2 gadu laikā. Tik daudz atdoti draft piki Sietlas komandai pret Russellu Wilsonu, kurš spēlē vienkārši drausmīgi. Es nevaru lietot citu vārdu kā drausmīgi. Vairs viņš nav ne tas Russells Wilsons, kas bija Sietlā, ne sākumā, ne beigās. Kaut kur ir cilvēks pazudis, un arī ar treneru maiņu tagad Šons Peitons, leģendārais Saints treneris Šons Peitons trenē Denveru. Un jau ar pirmajām spēlēm komandām likās, ka viņi varētu būt atpakaļ uzvarētāju sarakstā. Nekas nenotiek. No 20 punktu uzvaras jau otrajā puslaikā viņi ļauj atspēlēties Vašingtonas komandai, kura ir lejas gala komanda un tomēr zaudē šo spēli. Tāpēc es neredzu, kā viņi varētu turēt līdzi Miami karstumā Delfīnu komandai, kuriem ir ātrs, azartisks un tāds ļoti, ļoti dinamisks futbols. Uzbrukumā aizsardzība arī viņiem ir uzlabojusies. Ko Denvera varētu likt viņiem pretī, man nav ne jausmas. Tāpēc es šeit paredzu diezgan lielu rezultātu. 30 pret 11. Kaut kādus 11 punktus, ja gūs Denvera, tas jau būs daudz. Un nākošā spēle, kas man ļoti patīk, tas ir Vikingi. Vikingi pret Chargers, 2 tīras uzbrukuma komandas. Un es saprotu, ka 54 punkti kopumā gūti, tas ir diezgan daudz. Tas ir 27 pret 27 vismaz ir jābūt. Taču šīs komandas to var paveikt. Un Chargers dinamisks ātrs uzbrukums pazaudējuši savu skrējēju, vai viņš būs atpakaļ. Eklers tagad nevar neviens pateikt, būs vai nebūs atpakaļ, bet Vikingiem Justins Jeffersons, viņš ļoti pierāda to, kāpēc viņš bija visu fantaziju piku, visu līgu, var teikt, pirmā izvēle, jau absolūts līderis gūto jārdu ziņā. Ja ir vēlme skatīties ātru, garu piespēli un ko dara top līgas wide receivers, skatieties Vikingu spēli un Justinu Jeffersonu. Es ceru un ticu, ka šī spēle varētu būt ļoti rezultatīva un aiziet pat uz ļoti lielu rezultātu. Un pēdējā, ko es izvēlēšos, kas ir Pastarīšu komanda, man patīk jau mūsu izrunātā tikko komandas Los Angeles Rams pret Bengals komandu. Atvainojiet, Bengals fani Latvijā. Es zinu, ka jūs šeit esat, bet Rams komanda šogad tomēr ir nākusi ar niknumu. Viņi nav padavušies vai kaut kādu pārbūvi veidojuši. Bengals komandai ir ļoti liels jautājums, vai spēlēs Joe Burrows, kurš pēdējā šīs 2 spēles ir ļoti, ļoti viduvējs, lai neteiktu vairāk. Viņam bija sastiepts arī ikra muskulis, un tagad atkal viņš ir izlikts kā uz jautājumu zīmes, vai viņš spēlēs vai nē, tāpēc jautājums, vai viņš būs vispār šajā spēlē. Manuprāt, šis koeficients rāda to, ka bookmakeri īsti netic tam, jo, manuprāt, Bengāliem būtu jābūt vismaz 5 punktu pārsvaram. Tā kā es ticu, ka Joe Burrows varētu nespēlēt. Un pat, ja viņš spēlēs godīgi sakot, tas, ko rāda Rams, to azartu, plus tikko jaunie wide receiveri, kurus es nosaucu, viņi noteikti dos savu artavu, un 2,20 koeficients ir ļoti interesants, lai to izdomātu. Nevis izdomātu, bet noriskētu un uzlikt uz viņiem. Es nevaru neparādīt arī kādu bēdīgu ziņu Bengals faniem. Komandas pēdējā 10 gadu laikā, kopš komanda sākusi sezonu ar 0-2, respektīvi nevienu uzvaru, 2 zaudējumiem. Tikai viena komanda šo gadu laikā ir nokļuvusi playoffos, un tā ir šī pati Cincinnati Bengals komanda. Bet šogad tas ir tātad viena komanda no 25 tikai šo gadu laikā ir tikusi. Tas ir diezgan bēdīgs statistikas rādītājs, kurš arī nedod nekādas cerības īpašas komandām, kuras pašlaik jau ir zaudētājos ar 0-2. Es nerunāju par Lāčiem. Lāči jau izstās ir padevušies uz jauno sezonu, bet tīri Bengals un arī tie paši Chargers, kuriem tika prognozētas tīras playoff vietas, izstās diezgan bēdīgi. Tā kā šīm komandām fanu pulciņam ir mazliet jāsaspringst uz labu rezultātu.
Tad tā pirmo daļu mēs varētu nobeigt. Un, skatoties priekšā, ir trešā NFL nedēļa un šīs spēles, kuras mēs jau tikko apskatījāmies, plus vēl visas pārējās ar daudziem notikumiem ir priekšā. Un droši sūtiet mums savas komandas, savas domas par to, ko jūs domājat par savām vai citu komandām, lai mums ir par ko runāt, ir ko apspriest arī jūsu līdzdalību. Un sekojiet līdzi, nākamnedēļ būs atpakaļ arī Niks. Mēs uztaisīsim atkal savu savstarpējo likmu sacensību, kas mums tik interesanti iesākās 2. sezonā un tik bēdīgi beidzās man. Tā kā būsim atpakaļ ēterā, sekojiet katru 2. nedēļu savos ekrānos, ja nesakam savādāk. Paldies un turat īkšķi savām komandām. Drošākajam kazino Latvijā PAFBET LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 10% cashback katru nedēļu un zibi izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc PAFBET LV.